Labrīt. Kā jums liekas, vai laika ziņā šodien tik solīts lietas? Nē. Bet vai līst? Nu, arī nē, bet smīdzina gan. Tā kā nāk mitrums no gaisa. Un arī neno gaisa. Mums lūk nobrauks. Viss zied. Viss zied. Viss zied. Redzi? Tevam būtu silti. Milzīgs jumts. Es vēl nezinu, kas tā pēka, gan uzzināšu. Tatui! Ejam pāri sēnai pirmo reizi. Kur fonā stāv mūsu jaunā pastaigu biedra. Stāstīs, mēs esam tagad sēnā pa vidu. Līdzīgi kā mēs esam Ķīpselā, vai ne? Tā kā šitā saliņa ir pa vidu sēnai. Un iekšā Ķīpsela ir nedaudz krutāka. Un tur fonā Notre Dame dzied. Praugu var redzēt. Tā, kur ir mūna mate, kur mēs vakar bijām. Tagad mēs esam šeit, Notre Dame. Tā bija zeltītais jumts, kas ir Hotel des Invalides. Tas tā kā ar slimnīcu pārbūvēts tika. Eifeles, lielā pils, mazā pils. Parks, uz kuru mēs aiziesim. Šis parks? Tas parks arī? Tas arī parks eksistē. Jā. Tajā būt arī kaut kur muzejam, Japāņu muzejam. Tokijas, jā? Tokijas tajā muzejam. Nu, tad rešai būs, kur ir Expo. Versaļas. Nu, Versaļa, jā. Šitais izrādās ir Kalrielas Elizabetes puķu laukums. Jo šeit tas ir vecākais Parīzes puķu tirgus. No kāda 1800 gadiem viņš šeit ir. Tātad uzzinājām nedaudz par arhitektūru un šā tipa ēkām. Tā kā Napoleona 3. laikā Hosmans, kas bija mērs, ieviesa to, ka pirmajā stāvā ir biznesi, tur ir noliktavas, un te sākās no 3. stāva, no 2. stāva, kad kāds saka, dzīvot cilvēku. Un otrais bija vispopulārākais, meklētākais. Lifta nebija, un augšā dzīvoja kalpotāji. Tā, šis ir City Hall, tā kā pilsētas doma. Oriģināli celta 16. gadsimtā, 18. gadsimtā nodedzināta revolūcijas laikā. Šobrīd tā ir kopija, tā kā atjaunota. Ejam cauri muzeja ieliņai. Un šeit kādreiz šajā vietā atradās mūris 3-metrīgs, kas aizsargāja Parīzi viduslaikos. Okay, so now we will have to pass. Notre Dame. Te ir gargoyle un šitās ir ķimēra. Horvāti. Kā mamma gribēja nodurt.
telling you about if you have any doubt. Little place from... Tātad šis ir viens no vecākais pulkstenis šeit. Es neceros, vai vispār tā kā vecākais pulkstenis Eiropā, bet, nu, Parīzē taču. Un šitais ir bijis cietums un cietoksnis. Un torņa apakšā ir muku kambaris. Šitais ir palicis apdegums no Olimpisko spēļu atvēršanas ceremonijas. Te uzstājās kaut kāda rockgrupa un tur viņiem bija liesmas, kas trāpīja ēkai. Tā tur ir Louvre. Huge, fucking huge. Kur mēs satikām? Jā, ātri uztaisīs. Nu, gan jau. Mais šokolātu un kafē au latte. Yeah, baby! Louvres iekšpagalms. Tik huge vieta. Etinos. Lūk, arī Dalīdas piramīda. Izgājām cauri vārtiem. Jā. Mūsu gide notinās ļoti strauji. Fotosesijas. Kur ir Napoleons Bonaparts iemiesots kā Cēzars. Milzīga rinda. Tā tagad piramīdā esot oficiāla ieeja. Yeah, it's over. Good. So, well, let's see what we have around here. First of all, this art. If looking at it, you felt all of a sudden a little bit disappointed, like, what? Is this the famous Arc de Triomphe? No, don't worry. It's not the famous one. It's just... Iesim uz tirdzniecības centru, kas atrodas zem Louvres. Supposedly. Kur ir 5. piramīda, kas ir iekšā tirdzniecības centrā. Un šeit ir vēl viena ieeja Louvrā. Esot mazāk crowded. Nu jā, šitā rinda tiešām ir mazāka. Diezgan dzīvīga vieta. Tev Glorija, re? Kāds Pompidou centrs, muzejs. Tas ir kāda ventilācija. Mēs tējam garām, vienkārši pastaigājāmies. Kur bū krepes, random skulptūras, smukas. Kas pa cisternām? Nu, pikselēts, iekštelpās, mozaīkas, vēl vis kaut kas. Paklāji. Ienācām sunu veikalā.
kur ir Paribas banka vai pasta. Ienācām food kortā. Tālas Terēs. Priekā, jā, bišķiņ. Tā bez kauliņa. Jā. Priekā. Starters būs starters. Kas puķis zied. Džeks pačai rāvnīti. Kādi tavi iespaidi? Zemene. Laba zemene. Tev vēl kaut kas ir maisiņā? Maisiņā? Tajā, kurā vīns? Tajā maisiņā vēl ir mandarīni. Te būs vakaram. Kāpēc flops? Kas pa flopu? Man ir vienkārši tā. Londres, Parīzes. Nākošais tunels ar veikaliem. Apģērba kilošapā. Pēc uz svaru. Gaid. Mums tāpēc. Te ir vēl viena pasāža ar ēstulēm visādām. Šis skats, kāpēc mēs te braucām, bet vēl bišķi jāpaciešās. Nekur laimīgām pāriem. Kāzas fotosesija. Pakrīpojam. Te pretī ir opera. Re, kur ir tā katedrāla, no kuras mēs vakar skatījāmies visi. Esam bišķi zemāki.
To kupolu vēl neesam redzējuši, bet šitāds viņš izskatās no ārpuses, ja? Atceraties. Nu, te beidzot. Tur ir jāgaida rinda, mēs izdomājam, ka nē. Bet šeit viss ļoti liels krāts. Tirzniecības centrs. Šāds tipu kupoli ir iespējīgi. Ko jūs darat? Miginu sieru nost no papīra. Kas par Kaut kas sāka mirgot, bet laikam tas tikai telefonā mirgo. Kas neiet? Un kā? Skatām, tēmīgi, mama. Nom. Mēs tagad stāvam interesantā rindā. Būs ieejas iekšā, iziesim ārā. Mēs te jau stāvam, stāvējām tur, atveda šeit. Kas pa vietu šitā ir pa? Progress. Esam tikuši dziļākajā vietā iekšējā rindā. Tagad notiek virzība atkal uz ārpusi. Nu, var vienu paņemt, vienu malciņu, jā. Te var pa eiro sangriju nopirkt, sasildīties. Priekā. Apgraidojām līniju uz nākušo, uz līniju rindu. Jei, mēs esam nākošie. Nevar būt. Jā, esam iekšā. Pilnīgi katrai dienai ir sava ēdienu kārta. Pierakstīt tos, ko mēs pasūtījām mums uz galdiņa. Šito mēs Japānā jau samācījāmies. Kā tas gliemas jāiz. Bija ēdams? Bija ēdams? Nebija rūkts nekas? Garšīga mērcīti. Ar kaut ko nezinu ko. Tāds viņš iekšā ir kopā ar pesto. Kāds ir dibēns tai pudelē. Viss šitais ir vienkārši stikls. Varēja kaut ko sējauts atnes ar vistu. Man ir dēsa no iekšām. Laiks saldējām. Tagad ir daudz īsāka rinda.